ko šitas nozīmē. Tad lietas būtība ir tāda, ka te ir parks, nu es esmu atnācis uz parku. Tajā parkā ir visādi instrumenti. Piemēram, šitas. Es nezinu, ko ar viņu īsti dara, bet tam katram instrumentam parasti ir pielikt klāt. Šitas vienkārši griežas. Viņš visādi griežas. No, šito es nepamēģināju. Šito, redz, viņš griežas šitā un vēl šitā. Kaut ko ar viņu var darīt. Tad ir šitāds pavisam vienkārši. Kas var būt vēl vienkāršāks? Bet kāds ir izdomājis, kā šādi vienkārši instrumenti var stiprināt pleca un kādas tur muskuļus. Un tas notiek šausmīgi vienkārši. Man ņemais tā riteņi un griez uz riņķi. Un šitā te izkustina rokas. Izkustina vienu un te var kustināt abas rokas uzreiz. Bet tie ripuļi ir divi. Nu, absolūti elementāri. Vienkārši jāsametina. Kas var būt vēl vienkāršāk? Šitā atkal ir tāds pats grozāmais. Tas mēs kāpēc viņam tas ir te baigi pamat funkcija. Un te izskatās, ka var ņemt ar abām rokām un grozīt. Es jau mēģināju. Ņem viņu, viņš tāds, nu, nav baigi smags. Bet gala rezultātā tu izkustina muskuļus tā kā vajag. Nu, kaut kādā veidā. Šitas bija interesantais. Te var šūpoties pa labi, pa kreisi. Tā kā ir uzzīmēts, kuras muskuļus viņš stiprina. Uzkā pa kājām šita virsa un tā žvanga uz vienu pusi uz otru pusi. Tas ir parastais, kā tā kā skrienamais trenerieris, cik es saprotu, to es nepamēģināju. Bet baigi labie bija šitie, tāds tā kā velosipēds. Un tad tu velc tur kājas uz priekšu uz atpakaļ. Un vēl. Un tāda, nu nav viņa te briesmīgi daudz, bet kopā kādi visi pa pārīšiem un kādi 8 laikam ir. Redz, ka onkulis kaut ko dara. Cilā kāja, un viņš forši ripo muskuļus masē pie viena. Tev tas ir labi, viņš ne tikai vingrinās, bet viņš arī masē muskuļus. Šitas ir vienkārši cilāties pašam cilāt pakaļ uz augšu. Ir baigi forši. Kaut kas tāds, kas man patīk. Šitā siena. Varētu jau teikt, ka skaisti. Siemens rakstīt. Bet pati siena kā ir apaugus. Dzīvžoks. Tas ir dzīvžoks. Tāds uz mūra. Viņš ir pilnīgi mūri ieaudzis iekšā tas dzīvžoks. Tur nemaz nav, nu tā kā, viņš nav nestiprināts nekāds. Es nedomāju, ka viņš ir, ne, ir gan drusku laikam griests. Drusku laikam ir griests. Tāda siena apaugus ar šitādiem vītiņaugiem. Nu, tas man liekas vēl tādi paši. Apakšā kaut kādi mazie krūmiņi, lai piesaktu saknes. Un tā viņi te stiegrojās. Tur bija mūri, tur bija kaut kāda ķieģeļa siena, tur vēl kaut kādas šķirbas. Bet te vispār nekā nav, te betons. Un pa to betonu viņi rāpjās augšā. Augšā ir dzeļoņi rāds ar elektrību. Nezinu, vai tiešām tas ir tik briesmīgi te vajadzīgs, bet nu tāds ir smalkais tonis. Nu, un tad ir kaut kāda tur mājas ietves. Visas ietves ir kaut kādā veidā betonētas, vai no tādiem gabaliņiem, vai no kaut kā ķapļapši. Tas izskatās biezais rajons, kur es tagad eju. Te ir baigi smuki. Tās, kas ir tādas publiskākas ielas, tur tie betoni ir šķīvi greizi. Bet tas šķība mums nāk ne jau aiz laimes, ne jau aiz gribēšanas vai paviršības, man liekas, nu, te ir klucīši salikt. Bet tas šķībums nāk no tā, ka viņiem vajag novadīt ūdeni. Un, lai to ūdeni novadīt, ir jātais pietiekoši slīps tajos drausmīgajos lietos, kas te līst. Nu, vienu es esmu tikai redzējis, bet vēl jau 2 nedēļas priekšā viņam ieraudzīs. Nu, lūk, šis patiesībā ļoti smalks, ļoti smalks rotvārs. Citās vietās, kur es gāju, šī tik smalki nebija. Es teiktu, ka šitas varētu būt kaut kas tāds, tā kā mums ap veco Siemens māja riņķi apkārt. Bet, nu, žogi, visur dzelzs vārti. Nekur nekas nav pieejams tāpat. Visur paceļās, aiztaisās, kad kāds brauc iekšā un tā tālāk. Tas, nu, ir tā, nu, tā kā ņepanašama, teiksim tā. Un tipiskā mašīna ar trepītēm uz jumta. 2 trepes,
speciālais bagāžnieks, tā lai tās divas trepas tur uzlīst virsū. Un viss.